Autosportā, tāpat kā ikdienā automašīnas noveco, un lai mēs ietu līdz laikam, ir vajadzīgi tie modeļi jauni, mūsdienīgi, un attiecīgi arī jābūt ir tehniski gan ātriem, un tāpēc ir šī jaunā starptautiskā klase R5 radīta. Ja, tas ir tāds jauns FIA homoloģēts sacīkšu kategorija, kurā šie automobīļi ir tā kā sākotnēji pēc šiem te Starptautiskās automobīļu federācijas kritērijiem ir radīti, lai viņi būtu gan ātri un tā pašā laikā viņi būtu vieglāk remontējami un būtu nosacīti tā kā lētāki, lai sportistiem būtu iespējas vairāk braukt, jo auto izstrādē un eksploatācijā nav tik dārgs kā Super 2000 vai kā VRC automašīna. Pēc šīs FIA homologācijas R5 automašīnai ir 5 pakāpju sekvenciāla ātrumkārba, dzinējs 1.6 turbo ar pietiekami lielu griezi, vairāk kā 400 Newtonu un vairāk kā 300 zirgspēks. Tā kā, es ceru, ka tas kopā viss būs ļoti baudāms gan skatītājiem, gan ekipāžai, pilotam. Pirmkārt, šis auto ir, tā teikt, viņam pirmizrāde, un centīsimies maksimāli labus rezultātus parādīt, jo potenciāls šim auto ir, teiksim, milzīgs. Pilots mums ir ar ārkārtīgi lielu pieredzi, dažādu līmeņu, augstu līmeņu tehnika, tā kā es ceru, ka būs ļoti labs rezultāts. Šis mūsu Škodas R5 modelis uzreiz pēc Rallija Latvija tā kā piedalās jau asfalta rallijā treniņos, un mēs dodamies tālāk uz Eiropas čempionātu posmu Šveicē, kur piedalīsimies jau ar šo automašīnu.